Stāsts mums pa vārdu. Kas tā paskaņu? Paskatāmies. Jā. Tā mazais Gustavs kopā ar skolotāju Lāsmu iedziļinās latviešu valodas labirintos. Lāsma Freimana atzīst, bērnu, kuriem nepieciešama logopēdu palīdzība, kļūst arvien vairāk, tāpēc nolēmusi veidot arī privātu praksi. Lāsma mācījusies Rīgas pedagoģijas izglītības akadēmijā, kur iegūs attiecīgo kvalifikāciju. Šobrīd viņa strādā arī Jaunmuižas pamatskolā, tomēr valsts apmaksāto logopēdu stundu skaits ir daudz par mazu. Man liekas, pārāk modernizētais laikmets ar visām tām ierīcēm, mobiliem telefoniem, planšetdatoriem. Tie bērni vairs neizvēlās grāmatas, viņiem neinteresē vairs palasīt. Viņiem arī neviens nelasa priekšā, jo daudz vienkāršāk iedot bērnam ir telefonu, bērns klusībā ar sevi spēlēt ar spēlītes, bet patiesībā tas bērnam nav par labu, jo viņam neveidojas ne vārdu krājums, viņš ļoti maz vārdus zina. Viņiem arī grūti izteikties līdz ar to. Logopēds patiesībā var palīdzēt ļoti daudz, ne tikai skaņa izruna, bet tur ietilps arī elpošanas vingrinājumi, kas palīdz nostabilizēt balsi. Tie ir visi pirkstiņu vingrinājumi, lai mēs varētu attīstīt pirkstus visu. Tie ir arī saklausīšanas vingrinājumi, mēs mācāmies saklausīt, sadzirdēt. Man liekas, ka daudzi domāja, logopēds tur sēdēs tikai pie spoguļa un visu laiku kaut ko mācīs, bet ne, patiesībā pie logopēdiem ir interesanti. Vismaz man tā liekas, cik es vadu tās nodarbības, ka nav tā, ka mēs tikai sēžam un mācāmies. Tas ir viss caur rotaļu, tā pasniedz, lai bērnam būtu interesanti, lai viņš to darbotos un darītu. Bija atšķirīgas skaņas vai viss skanēja vienādi? Bija atšķirīgi, jā. Tagad tev būs jāpagriežās ar mani pret muguru un tu nedrīkstēsi skatīties. Būs jāizver acis. Es pagrabināšu kādu no šiem instrumentiem, un tad tev būs jāpagriežās un jāmēģina atrast, kurš tad bija tas, kas skanēja, jā? Droši drīkst ņemt visu pakustināt, kurš bija tas īstais. Tas bija īstais? Jā. Labi. Lāsmai Freimanai savu privātu praksi izdevies atvērt pateicoties arī misijas pakāpienu atbalstam. Viņa atzīst, ka nepieciešamības gadījumā pie logopēda bērnu vislabāk vest pirmskolas vecumā. Katrs bērns ir individuāls, jā, un katram bērnam ir tās brīdis, kad viņš ir gatavs strādāt, ir dienas, kad, protams, bērns mazāk kaut ko uzņem, bet tā, es domāju, ka no 4 gadu vecuma 5 bērnam jau vajadzētu. Ja ir tāds problēmas, nāk pie logopēda, lai līdz skolas laikam to visu var sakārtot. Tur nav tā, ka mēs atnākam, tad mēs mēģinām to skaņu dabūt ar visādiem vingrinājumiem. Tas ir ļoti ietilpīgs process, kurā mēs ejam pa solītim un daram visu, lai beigās tikai to skaņu iegūtu. Mēs uzreiz viņu nemācam, bet tas pa solītim viss notiek. Gustavs ir viens no tiem bērniem, kuram ar skolotājas Lāsmas palīdzību izdevies runā atrast pazudušos burtiņus. Gustava mamma priecājas, ka tagad Skrundā ir šāda iespēja. Ja mēs mājās centāmies kaut kādos veidos vēl mēģināt izteikt ar vārdiem, tad šeit viņi faktiski pusgadu laikā, jā, ar nodarbībām iknedēļu, vai ne? Un pazīstams cilvēks Gustavam, un man šeit viņam ļoti labs kontakts arī bija. Tas arī veicināja to iztrūkstošo burtiņu izrunāšanu. Es domāju, ka tas ir ļoti labi tiem vecākiem, kuriem, teiksim, ir bērni ar šīm problēmām vai runāšanas, izteikšanās grūtībām. Un fantastiski ir tas, ka tas būs šeit pilsētā, jo mums jau ir ļoti nepieciešams pieejams pakalpojums. Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš nodarbojas ar runas un valodas traucējumu novēršanu bērniem un pieaugušajiem, kā arī veic runas un valodas profilaksi. Baiba Podniece, Ieva Benefelde, Alans Pešvits, Skrundas televīzija.